Bet uzturam ir arī vēl citi aspekti. Viens no piemēriem ir tas, kā jūs domājat, jūs esat kādreiz domājuši par tādu jautājumu. Ko Dievs bija paredzējis cilvēkam ēst? Ja jau viņš ir radītājs, ja jau viņš radīja perfektu pasauli, ēdeni, un viņš tajā ielika cilvēku, gan jau viņš taču bija padomājis par to, ko viņam ēst. Esat kādreiz par to domājuši? Un ja jā, kādas ir jūsu versijas, ko Dievs bija paredzējis cilvēkam ēst? Ok, gaļu arī noteikti, labi. Augļi. Šī jau ir ļoti tuva atbilde tam, ko es arī gaidīju. Jūs ziniet, ka patiesībā jūs atšķirat Bībeli, jūs redzētu, ko Dievs bija paredzējis. Ja mēs atšķiram pašu sākumu, pirmā mūsu grāmata, tad mēs tur lasām pirmajā nodaļā no 29. panta. Un Dievs sacīja, redzi, es jums esmu devis visus augus, kas nes sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī, tie, lai jums ir par ēdamu. Wow! Tas man bija jaunums, ka es uzzināju, ka Dievs bija paredzējis vispār uzturu cilvēkam. Man likās, ka es pats izdomāšu, ko es ēdīšu. Kas ir sēkla un kam sēkla sevī? Nu, tagad ir atjautības uzdevums. Kas tie tādi par ēdieniem, kam ir sēkla un kam sēkla sevī? Kas ir sēkla un kam sēkla ir sevī? Kādi tie varētu būt ēdieni? Ābols. Kam sēkla sevī? Jā, super. Kāds vēl variants? Cidonija. Avokādo. Ok, ja mēs pamēģinātu nokategorizēt ēdiena grupas, kas tā varētu būt ēdiena grupa, kas tikko izskanēja? Augi. Un starp citu, maziņš tāds noslēpums. Šis atrisina lielo strīdu par to, kas ir augļi un kas ir dārziņi. Tas, kam ir sēkla sevī, tās bibliski skaitās auglis. Interesanti. Bet tas, ka arbūs ir ogi, to es joprojām nesaprotu, kā tas var būt. Augļi. Interesanti, ka rieksti skaitās paši, kas ir sēkla, un ko mēs ēdam, un viņa aug no kokiem. Interesanti, ka graudaugi skaitās kā sēkla, un tad mēs redzam, ka pēc grēkā krišanas nāk klāt vēl viena lieta. Kad ienāca grēks pasaulē, Dievs sacīja Ādamam konkrēti norādu, un interesanti, jūs varbūt to nebūsiet nekad pamanījuši, es to salīdzinoši nesen pamanīju, Dievs arī nodefinē kaut ko par uzturu. Dievam interesē, ko mēs ēdam? Izstāsta, ka jā. Pēc grēkā krišanas Dievs saka cilvēkam. 3. nodaļa 17. pants. Un cilvēkam viņš sacīja, tā kā tu esi klausījis savas sievas balsī un esi ēdis no šī koka, lai zeme ir nolādēta tevis dēļ. Tev smagi strādājot, būs maizēst visas savas mūžas dienas, ēkšķus un daļus, lai tā tev dod, un no lauka augiem tev būs pārtika. Mums klāt iepriekš minētajām 3 ēdienu grupām nāk klāt 4. klāt, un tie ir dārziņi. Tie ir lauka augi. Tie ir tie, kur cilvēkam smagi strādājot, nāk augļi. Kāpēc? Mēs tur varētu daudz runāt, bet tālāk seko 5. ēdienu grupa, kas nāk klāt 1500 gadus pēc šī notikuma. Un tā ir tas, ko šeit kungs sacīja. Gaļa. Gaļa nāca klāt, izrādās, kā pagaidu risinājums. Ja jūs pētīsiet Bībeles stāstu, jūs redzēsiet, ka tas patiesībā bija SOS variants, jo, kad Noā iznāca no kuģa, bet no šķirsta ar visiem, kas viņam bija līdzās, viņi paskatījās uz šo zemi, un tā bija brīnišķīgi skaista, vai ne? Melni dubļi, nekā sakarīga, viss bija izpostīts. Tā mēs vismaz lasām Bībelē. Un Dievs saka, jums būs par gaļu. Un pie tam interesanti, ja jūs lasāt 3. mūsu grāmatu, Dievs saka, un būs konkrēti, ko ēst un ko neēst. Proti, Dievam visu laiku interesē, ko cilvēks ēdīs. Bet nevis tāpēc, ka viņš tagad gribētu tā sēdēt un teikt, tagad tu tūtu. Viņš saka, tāpēc, ka es esmu radītājs, es zinu, kas tev ir vajadzīgs, un ja tu gribi vislabāko, es tev to varu ieteikt. Un šī ideja
Visādos, ja jūs skatāties diētu, visādos padomos un tā tālāk, jūs redzēsiet, ka tas ideālais mērķis pat nekristiešu vidē, zinātnē, un šodien sevišķi tas attīstās ir, jo mēs esam tuvāk ēdienas diētai, jo mums būs vienkārši likumsakarīgi labāka fiziskā veselība. Jo mēs proporcionāli vairāk ēdīsim lietas, kas bija tuvāk ēdienai, un arvien mazāk to, kas bijis pēc tam, jo mums būs labāka veselība. Apbrīnojami. Vienkārši interesanti vielu pārdomāt. Un tad daži elementi par vispār šo filozofiju vēl. Dieva plāns ir, ka profilaks ir lētāk par ārstēšanu. Dievs vienmēr, jūs redzat Bībelē, vienmēr mēģina laicīgi cilvēku sagatavot priekšā stāvošiem. Un viņš mēģina laicīgi palīdzēt cilvēkam novērst gaidāmās sekas un briesmas. Vienmēr brīdinot, vienmēr dodot padomu, vienmēr gatavojot. Un tad, kad ir radusies problēma, viena no pamat Bībeles lietām ir, ka Dievs mūs aicina risināt un meklēt cēloni problēmai. Piemēram, cilvēkam sāp galva. Viņam sāp galva. Un te uzreiz ir šie divi ceļi, ko es jums minēju zinātnē, evolucionistiskais un kreacionistiskais. Proti, evolūcijas un radīšanas ceļi. No evolūcijas perspektīvas mums vienkārši vajag labu tableti, kas noņem galvas sāpes. Un dažkārt tas arī ir vajadzīgi. Saprotiet man pareizi, es nerunāju, ka tas viss nebūtu vajadzīgs, mums vienkārši mēģina skaidrot, kā no bibliskās perspektīvas Dievs gribētu palīdzēt mums risināt cēloni problēmai. Tātad šī tablete, ar ko viņa cīnās? Viņa cīnās ar simptomiem, bet tā nerisina cēloni. Iedomājieties, cik tas liekas dažreiz jocīgi. Dažreiz mēs esam spiesti tā darīt, bet cik tas liekas jocīgi, ka cilvēks atkal maz guļ, jo ir gatavojies savam bakalaura darbam. Un pēdējās 2 nedēļas, kā jau tas ir ierasti, viņš sāk raut, un viņš guļ pa 3-4 stundām naktī. Brīnums, ka viņš vispār staigā dzīves, lai gan viņš pats saka, ka viņš ir staigājuši zombijs. Un tomēr viņš vēl, un tad viņam sākas asas sāpes galvā. Un viņš saprot, Un viņš pēc tam man stāsta, un mēs tiekamies, viņš saka, iedomājies, man pēkšņi parādījās galvas sāpes. Es domāju, pēkšņi. Un tas bija tur vēl, viņš man izrasīja to, un man rītīgi sāp, un kaut kas vēl uz, es nezinu, ceru, ka man nebūs migrēta pēc tam un tā. Un viņš sāk lietot tabletes, un tās it kā palīdz, bet zini, kas pēc tam notiek? Pēc tam parādās cita problēma. Tas tā kā maiss, kurā ir caurums, jūs aizspiežat vienu caurumu, izplīst nākamais. Jūs aizspiežat to, izplīst nākamais. Jautājums ir, cik jums ir daudz roku un pacietības. Tā vietā, lai saprastu, ka ir jārisina cēlonis, sakni. Un šodien, diemžēl, ja mēs pilnībā noņemsim savu morālo atbildību no sevis, mēs varam atrapties tādā situācijā, ka mēs dzīvojam, kā mēs gribam, tad skrienam, meklēt palīdzību medicīnā, kas ir laba lieta, bet medicīna nekad globāli un virspusēji neārstē cēloni. Tāpēc, ka tas prasa laiku, enerģiju piepūli. Tā pamatā ārstē simptomus. Tas nav slikti, mēs esam par to pateicīgi un laimīgi, bet atbildība jau nav nevis tabletei, bet man ir atbildība domāt, kas ir tas cēlonis, kas izraisa man to dzīvē. Un saskaņā ar to, ka Dievs ir radītājs, izrādās visām slimībām ir cēlonis. Jūs varbūt būsiet pārsteigti. Bet runājot ar mediķu vienu, es viņam prasīju, vai tas tiešām tā ir. Viņš saka, tas ir fakts, jā. Nevienas zāles neārstē slimību. Jūs zinājāt to? Nevienas zāles neārstē nevienu slimību. Viņas tikai rada, noņem simptomus un palīdz ķermenim atgūt stāvokli, kad tas pats sev var izārstēt. Jūs to zinājāt? Es to nezināju. Un kad es sāku prasīt, man ārsts saka, tā ir. Zāles nevar tevi izārstēt, organisms ārstē. Zāles tikai atbalsta organismu ārstēšanas procesā.
Dažreiz veiksmīgi, dažreiz neveiksmīgi. Man tas bija šoks. Un es domāju, vai tiešām, un tas uzlika vēl lielāku vērtību tam, meklēt un iepazīties ar to, kāds ir Dieva ideāls. Kā Dievs skatās uz to, kā mums būtu jārisina šīs lietas. Un 8 ārsti, tas ir kaut kāds fantastisks brīnums. Un noslēdzot savu otro daļu, es gribu pieminēt 2 lietas. Pirmais, kad Kristus dziedināja aklo. Atcerieties, ir tāds ļoti jocīgs pāns Bībelē, kad es bērniem stāstu šo stāstu, es atceros pirmais reizēs, viņi uz mani skatījās, ko tu tēt mums stāsti? Es jums saku, un Jēzus spļāva zemē, taisīja svaidāmo un lika to uz aklācīm. Un man zēns skatās domā, ko? Viņš spļāva zemē, un tu mums neļauj spļaudīties. Bet interesanti, man jums ir jautājums, priekš kam Jēzum bija spļaut zemē? Vai mēs neredzam Bībelē, kur Jēzus pat varēja nebūt klāt pie slimnieku un teikt tikai vienu vārdu, un viņš bija vesels tajā pašā stundā? Interesanti, ka Kristus, es esmu pilnīgi pārliecināts šeit rāda, ka arī dabas līdzekļu lietošana ir daļa no Dieva dziedināšanas procesa. Un tas ir mums vajadzīgs, ne jau Kristum to vajadzēja darīt. Tas bija tā, kuru viņš dziedināja vajadzību. Un otrā lieta – refleksija uz mūsdienu slimībām. Šodien, pēdējais pētījums, kas ir bijis Latvijā, tas ir jau vairāk kā 5 gadi atpakaļ. Numur 1 slimības, kas izraisa nāves cēloni, ir kādas, jūs ziniet? Sirds un asinsvadi. Jūs ziniet, kas tās par slimībām? Tas ir dzīvesveida slimības. Tas ir šī laikmeta uztura un dzīvesveida slimības. Kad mēs esam pazaudējuši skatu no tā, ka tā ir mūsu morāla atbildība. Nevis vainot to, ka tagad laima liek nevis tur. Vecās, foršās, garšīgās sastāvdaļas končās, bet tagad aizvietot to kādiem kakao pulveriem un tā tālāk. Ne jau vainot viņus tajā, bet kur ir mana morāla atbildība par to, ko es lieku mutē un ko es ēdu un no kā es pārtieku. Interesanti, ka tas arī ir numur 1 visā pasaulē šobrīd. Sirds un asinsvadu slimības. Otrais vietājs tā ir onkoloģija. Un tas ir, ko es gribēju dažos vārdos teikt par onkoloģiju, ka tas ir ļoti lielā mērā, nevienmēr, bet ļoti lielā mērā agrīnajos stāvokļos pilnīgi dzīvesveida problēma, ko var atrisināt ar dzīvesveidu. Jo, varbūt jūs zinājāt, varbūt ne, bet 3 lietas, ko vēža šūnas mīl. Pirmā – rafinēts cukurs, jo tās uzņem cukuru 15 reizes vairāk nekā jebkura cita šūna organismā. Otrais ir skāba vide, tas viņam ļoti patīk. Un trešais – anaeroba vide, proti bezskābekļa vide. Līdz ar to, kas vēža šūnām nepatīk, ir, ka nav rafinētā cukura, ka nav viņiem degvielas, ar ko augt. Šis ir tas paradoks. Onkoloģijas slimnieki mēdz teikt, ka viņiem trūks enerģijas, viņi vēlās un viņiem ļoti gribās saldu. Viņi aprī saldu un viņi nedabū to enerģiju. Un viņiem gribās vēl. Tā vietā ļoti strauji progresēja onkoloģija viņos, kas ir vienkārši vispārēji novērojumi. Par skābo vidi izrādās, ka ir tāds pH skala, jūs varbūt esat dzirdējuši. Izrādās, ka tas, ko mēs ēdam, veido mūsu organismā vai nu sārmainu, vai nu skābu vidi. Jo pārstrādātāks produkts, jo skābāku vidi radošs. Alkohols, baltais cukurs skaitās, starp citu kafija, skaitās pie ļoti skābu vidi radošiem produktiem. Kur pretim ļoti pēc iespējas svaigāk, sevišķi zaļie augi, jebkādi, ir pēc iespējas sārmaināki. Un trešā anaerobā vide, bezskābekļa vide, principā vienīgais iemesls, kāpēc mūsu organismā nepieplūst skābeklis pietiekami visās vietās, ir mazkustība. Tas ir vienīgais iemesls. Tikko kā cilvēks kustās ar mēreni paaugstinātu slodzi, vismaz pusstundu diennaktī, viņš, iedomājamies, pēdējums saka, ka nekad nevar saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām.
Šeit es apstāšos. Būtu daudz, ko jums sacīt, kā Pāvils saka. Bet es gribēju tādu ieskatu vienkārši ievirzīt par to, ka mēs lielā mērā nosakām mūsu veselību. Lielā mērā. Un šeit es gribu aicināt drūgu priekšā, kurš līdzdalīs savu pieredzi par to, ko viņš ir piedzīvojis šajā sakarā. Nevar teikt tā, ka es nebūtu zinājis šos pamatprincipus, jo es piedalījos, mūsu draudze brauc un turpina to darīt ar šāda veida izstādēm par 8 principu tādu runāšanu, stāstīšanu cilvēkiem. Pārtika, kā Dāvis minēja, tikai viens. Ūdens nav ne mazāk svarīgs, saules gaisma nav ne mazāk svarīga, fiziskā darbība ne mazāk svarīga un tā tālāk. Bet tad kādā dienā nav vairs spēka. Un tad ir diagnoze, un tad ir onkoloģija. Un jautājums no tās garīgās puses, Dievs, es taču tev ticu, kādēļ man? Par ko? Vai tad es tevi nemīlu? Bet, kā Dāvis minēja, droši vien, un tagad zinot šo, ka tas ir dzīvesveids. Un, ko viņš vēl nepieminēja, viena no barojošākajām onkoloģijas šūnu vielām, tā kā barības bāze, viņai ir stress. Onkoloģijai ļoti patīk stress. Mēs dzīvojam stresainā pasaulē. Šeit atkal nāk mums palīgā garīgā puse. Ja es savu zūdīšanos lieku kam? Ja es lieku to Dievam, viņš to paņem nost. Ja es zūdos pats un sitos par šo dzīvi un cīnos, tad ir sekas. Un tad es aicināju, par manu problēmu uzzināja arī, protams, Dāvis, un viņš bija klāt. Ko mēs darījām no praktiskā viedokļa? Radikāli izmainījām manu ikdienas ēdienkarti. Un, kā jau Dāvis minēja, tad mēs vienkārši onkoloģijas šīm šūnām nedevām vairs ēst. Edijs zina, Edijs arī šim, paldies brāļiem, viņi izgāja līdzi ar lūkšanām šajā ceļā. Bet nebarojot onkoloģiju ar ārstiem parasti tad ir tāds brīnums. Tiešām uzlabojas analīzes, tiešām uzlabojas stāvoklis, un es tagad varu liecināt, cik ļoti nebija spēka. Ja kāds ir kādreiz slimojis ar onkoloģiju, viņi zina, ka nav spēka. Vispār nekam, tu nogursti nepārtraukti. Pakusties un tu jau esi noguris. Tu pamosties noguris, tu aizēji gulēt noguris, pamosties atkal no rīta, tu esi vēl nogurušāks. Mainot ēdienkarti, pārsteidzošā veidā atgriezās spēks. Man tieši iekrita strādāt ļoti smagu darbu, cilāt akmeņus visu vasaru. Līdz ar mani strādāja jauni puiši, 20, pāri gadi, 30, kuriem ir jauda. Viņi nevarēja saprast, no kurienes tu ņem to enerģiju, kam tev pietiek tik daudz. Un es viņiem rādu, ko es esmu paņēmis līdz pusdienās. Viņi saka, tiešām, tā kā mums mājās ir zirgi, es saku, zirgi arī paskatieties, pļavā viņi ēd tikai zāli. Un cik viņiem ir daudz jaudas, tas joks, bet savā ziņā tas arī nav joks, jo Dievs arī šādi ir iekārtojis izveidot spēcīgus dzīvniekus, lietojot tikai vienīgi zāli. Bet tas nenotiek tā. Es mēnesi paēdu izmainītu diētu un es esmu vesels. Tas arī ir komplekss, jo man ir jāmaina vispār tā vide savā organismā. Kā Dāvis minēja, no skābes tā jāpadara sārmaini. Un tas notiek arī ar visiem šiem principiem, kādi ir tajā skaitā ūdens, miegs, fiziskās aktivitātes. Un
šobrīd es esmu tajā stadijā, kad analīzes vairs neuzrāda vēža šūnu klātbūtni. Man ir jāatgriežas onkoloģijas centrā pēc gada uz pārbaudi, vai nav noticis kaut kas vēl, vai nav atkal no jauna attīstījies šīs šūnas. Bet tas nenozīmē, ka tās negribēs atgriezties. Un, ja es atkal atlaižu šo savu dzīvesveidu vecajās sliedēs, pilnīgi iespējams, kad es atkal izsaukšu to pašu problēmu vēlreiz. Paralēli mums ir bijuši arī brāļi draudzē, kuriem ir līdzīga problēma bijusi. Un dzīvojot, izmainot šo dzīvesveidu, dažu mēnešu laikā brālim no ļoti sliktiem rādītājiem atgriezās normā, organisma rādītāji līdz gandrīz tuvu nullei šie rādītāji. Un šis ir tāds nevisai labais piemērs, kad priecīgā ziņa, es esmu jau vesels un visi kārtībā un aizgāju dzīvesveids vecajās sliedēs. Ziniet, tas atgriežās ar dubultu spēku. Mēs arī lasām rakstos par jauno garu izdzīšanu, un ja mēs neielaižam sevī Kristu, tad viņi nāk cik vietā? Viņi nāk daudz vairāk. Un tieši tas pats notiek arī ar onkoloģiju. Ja es palaižu vaļā to savu uzticēšanos Dievam, ja es palaižu vaļā to savu dzīvesveidu, tad atgriezīsies viņš ar daudz lielāku jaudu. Tā sārmainā vide, bet tas jau ir tādas detaļas, ja jums kādam interesēs, kas vēl ārkārtīgi daudz palīdz, tā, protams, ir ģimene. Ģimene, īpaši paldies man savai sievai, kura uzcītīgi man gatavoja ēst. Bet viņai tas tik labi padodās, kad barojot arī daloties ar to savu pārtiku ar tiem saviem līdzstrādniekiem. Viņi saka, ka nekad nebūtu iedomājies, ka tāda veida pārtika var būt arī garšīga. Un var būt garšīga. Bet pie tā ir jāpiestrādā. Paldies man sievai, paldies man ģimenei, paldies, protams, lūkšanām, jo tas viss ir komplekss, tas viss ir saistīts. Un brauc arī Dāvis pie manis tajā laikā, un viņš darīja tādas arī procedūras. Tas pats tādēļ, lai uzlabotu to sārmaino vidi. Viens no pamats tādām vielām ir soda. Tad viņš manī tina sodas karstos dvieļos visu ķermeni, lai caur ādu organismus uzņemtu sodu, kurš rada sārmaino vidi, kas tām onkoloģijas šūnām ārkārtīgi nepatīk. Kā iespējas ir, manā situācijā diezgan agrīni tika noteikta šī problēma, bet jau bija tās šūnas jau bija, tās sauc par metastāzēm, jau bija aizgājušas jau ārpus organismu, un mums varēja nonākt jebkurā vietā. Bet tā kā es viņu nebaroju, tad viņas arī veselu gadu viņas bija iekapsulējušās un ārsti tā diezgan izbrīnīti, kā tas tā ir iespējams, ka viņi ir apturēti. Bet es varēju arī liecināt, ka tas viņiem vienkārši nedeva ēst. Ja ir jautājumi būs par kādam, par diētu, tad lūdzu variet pieiet pēc tam par to, kā gatavot, ko gatavot un ko uzturē lietot pie manas sievas. Kristīne paceļ roku, tad varat droši pieiet, viņas parunāties. Es zinu, ka vīru vakarā bieži vien skan anekdotes, un es izstāstīšu vienu īsi, jūs sapratīsiet, kādēļ es to stāstu. Kad bija kāds ārkārtīgi talantīgs sludinātājs, viņš brauc pa visu pasauli,
sludināt evaņģēliju, un viņam uzticīgi visu mūžu bijis viens šoferis, un braukāja līdzi, un vadāja šo sludinātāju pa savām, pa dievkalpojumiem un par evaņģelizācijas pasākumiem. Un tas sludinātājs jau ir gados, un viņš ir noguris kādā reizē, un viņš ir klausies, tu man visu mūžu braukā līdzi. Vai tu nevarētu novadīt šo semināru manā vietā? Viņš saka, jā, protams, es to izdarīšu. Liela auditorija, viņš novada šo semināru, un tad sākas tā jautājuma daļa. Un cilvēki uzdod vienu jautājumu, otru jautājumu, trešo jautājumu, viņš visiem atbild, un visi ir apmierināti ar atbildēm. Un pēkšņi tāds tiek uzdots jautājums ārkārtīgi sarežģīts, uz kuru viņam nav atbildes. Un viņš nesaminstinās nevienu mirkli, viņš saka, mīļie, tas taču ir tik vienkāršs jautājums, es paaicināšu šo šoferi, viņš pat uz to var atbildēt. Tādēļ, ja jums ir jautājumi, tad šoferis jums varēs atbildēt daudz izsmeļošāk nekā es. Un droši jautājiet, ja ir radušies kādi jautājumi. Un ja vēl kāds jautājums rodas, tā kā jau, ka mēs būsim beiguši, tad droši varat arī nākt pie manis klāt, es arī izstāstīšu personīgāk. Bet tagad